Vai kā mēs visi zinām, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir kritusi grēkā. Redz, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir kritusi grēkā, un kad ir daudz ļaunumu šajā pasaulē. Daudz ļaunums. Jo daudz cilvēku ar šodien nebīstas Dievu, nemīl Dievu, nepakļaujas, un paši jūtās kā Dievu, drīz jau zinām. Cilvēks ir garīgi miris, saproties. Ja viņš nenāk pie Dieva, cilvēks nenāk pie Dieva, ja viņš nepiedzimst no augšienes, nepieņem Jēzus, cilvēks ir garīgi miris un akls, īstenībā. Naidīgs pret Dievu un pilns ļaunuma. Jūs māls izskatās ļoti viss forši, īstenībā pilns ļaunuma. Es skatījos tādu rullīti šorīt es ieslēdzu Facebook, un tur Ukrainā viens puisis sludināja autobusā par Jēzu, par Jēzu. Viņš stāstīja patiesību, ko saka Bībele par Jēzu. Un es skatījos tos cilvēkus, kā tie uzvedās cilvēki vienā autobusā, ka viņš tik forši runāja, ne? Es klausos, viņš tik visu Bībeli citē rakstvietas un tik dedzīgi runāja, ritīgi forši, viņš iedrošināja cilvēks un teica, kā var cilvēki kļūt veseli, kā var cilvēki iemantot prieku, laimu, svētību savā dzīvē. Viņš tā iedrošināja cilvēks, viņš centās nokaut tos cilvēku, tad centās pacelt un tos cilvēks iedrošināt, iedvesmot, viņš ar evaņģēliju. Cilvēki tā, kad tas vārds pilnīgi sarāvušies tur stāvi, tik nepatīkami viņi jutās. Kauns no Jēzus, kauns vai kas pilnīgi viņi, tur arī pieturās sprāg no tā autobusa ārā. Varbūt viņam pat nebija arī pieturēja kā pārā, tad pusi autobusa izslējās ārā, par to, ko viņš sludināja. Ja, un es tur skatās attaisās durvis, tas tandiņš izskrien un upurina tik galvas, gan es saģēru, zinu, ka kaut kāds trācis, ko viņš dara, bet neviena skāja nebļausties, neko pretī viņam neteica. Svaidījums. Viņi nevarēja pat parunāt pretī, bet muka. Es vēl tā padomāju, ka tas ir paznīs uz riteņiem. Es domāju, tāds sludinātājs, kad es sludinu autobus, tad viņam ritīgs svaidījums, tad tiešām ir ritīgs, kad svaidījums pat nevar parunāt pretī viņam neviens. Es pat nobrīnījos. Tāpēc es saku, un es tā padomāju, ja mēs nedzīvojam tā, kā vēlas Dievs, zin kā ir īstenībā, tad mums vairāk tev bēdīgi Dieva nekā priecīgi beigās ir. Ja mēs nesam Dievu svētīti, saprot cilvēku, viņiem ir bēdīgi Dieva nekā priecīgi. Jo īstenībā iedzimtā grēka dēļ, cilvēks Dievu priekšā ir nelietīgs un pelnījis sodu un pazudināšanu. Lai cilvēku dzīve varētu mainīties, lai viņš tiktu glābts, viņam jāpiedzimst no jauna, savu kristību un ticību jāpiedzimst no jauna. Jo Efeziešiem 2.3 ir teikts, kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savās miesas kārībās, izpildīdami miesas un miesas prāta iegribas, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Īstenībā, kad cilvēks piedzimst no augšienes, ja viņš nepilda Dieva norādījumus, kas ir Bībelē dot, cilvēki ir īstenībā zem Dieva dusmām. Dievs nav priecīgs par viņiem. Viņš varbūt viņš tur nesoda, tur briesmīgi, un viņš žēlo, protams, žēlastību, bet mīl tāpat bet viņš ir tie cilvēki zem Dieva dusmām, kurā gadījumā. Un tev, ja es jau mums atbildēm teicu, patiesi, es tev saku, ja kāds neatsimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un no gara dzimis ir gars. Jo visi cilvēki pēc Ādama krišanas dzimst, kā mēs ieņemti un piedzimst grēkā. Jo cilvēks no mātes miesām jau piedzimst ar ļaunām kārībām un ļaunām tieksmēm. Viņam visādas kārības, ne tādas, kādas Dievs paredzēts ir tieksmes. Viņiem nepiemītiem cilvēkiem pēc dabas arī dievbijība nekāda nepiemīt. Nepiemīt arī ticīgi Dievam patiesi. Jo tas viss, kas cilvēkam ir, tas ir, viņš nolēms īstenībā cilvēks pazudināšai un Dieva mūžīgām dusmām, bet kamēr viņš nav piedzimis no jauna, Vienīgais, kā mēs zinām, ir ceļš pie glābšanas ar Jēzus Kristu, un vienīgā glābšana ir tad, kad cilvēks piedzimis no jauna, no augšienes. Un tāpēc jau arī cilvēkiem daudz vairāk bēdīgu dienu nekā priecīgu dienu. Tad, kad cilvēki
Viņi nevar dabūt svētības cilvēku. Jo arī zinām, ka cilvēki nevar glābties arī caur bauslību, caur saviem darbiem nevar glābties. Kā domāt, vai tas cilvēks, viņš labi dzīvoja, labi, tad viņš nevar glābties. Pat viņš var būt ļoti labs cilvēks. Un pat palīdzēt tur visiem, bet viņš nav glābts. Viņš nevar tik glābties caur darbiem, Bībelē saka. Bet jo Dievs mums ir devis vārdu un proti evaņģēliju, jo evaņģēlijs saka, ka vienīgā pestīšana, vienīgā glābšana mums ir caur Kristu. Un šo glābšanu mēs varam iegūt kā dāvanu no Dieva. Paldies Dievam, ka mums ir tāda dāvana, ka Dievs saka, kas mēs esam, ka mums ir Dievs. Dievs to dāvana, ka mēs esam glābti. Dievs mums Dievs to dāvana caur ticību. Jo ticība arī ir Dieva dāvana. Pareizi? Un tādējādi mēs tiekam atsabināti, kad mēs pieņemam Jēzu, nožēlamies, tiekam atsabināti no grēku, kļūstot taisnoti un svētlaimīgi. Mēs kļūstam taisni, caur Jēzus Kristus upurs ar viņa asinīm. Un caur evaņģēliju vēstu un to, kā taisnot. Romiešiem 1.16 rakstīt, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam pirms un arī grieķim. Ikvienam par pestīšanu. Tas ir Dieva spēks. Ja tu nekaunies evaņģēliju, tāpēc, ka tas puisis, kas runāja šodien, cilvēki, kas nav ar Dievu, viņi kaunās no evaņģēliju. Viņi, kad cilvēki kaunās. Es jau pats, mēs ar aicitreiz tā, mēs pārbaudījuši cilvēki kaunās no Jēzus, saprot. Mēs kā autobusā runājam, ja, par visādām lietām runājam tādā paskaļā balsī, ja. Cilvēki neko nekaunās, tu runā, tad tikko tu sāc pieminēt Jēzus, kad savās runās. Visiem sarkans sejas paliek, paprāvē, iegāpauda. Un bērni, mums puikas arī stāvē, viņi aizmuk uz otru galā aizskarējas. Viņiem kauns, kā vecāki runā kaut ko pa Jēzu. Un vienreiz bija tā vakarā, mēs ar vienu braucam, mēs tad dzīvoju Talsos no Rīgas uz Talsiem. Mēs tur sarunājamies pa Jēzu, tur aizmugurī autobus, tā skaļāk bišķi. Un tagad mēs visu ko citu runājam. Viņiem netraucēt, cilvēki tikko sāk runāt par Bībeli, tam kaut ko pa Jēzu sāk runāt. Viņi teica, ka mēs viņiem traucējam. Traucējam, uzreiz traucē viņiem. Tagad tu citu pa kaut kur Bībeli nepērēs. Tāpēc mums nav jākaunās Kristus evaņģēlīt. Ja tu esi, es domāju, cilvēks, ka piedzimst no augšana, tu nevajag vairs kaunēties Kristus evaņģēlīt. Un es saprotu arī, kamēr tas nav noticis, ka cilvēki nevar dzīvot laimīgi, es tā domāju. Jo mēs saprotam, ka es arī tā padomāju, sapratu, ka Bībele ir pravietisks vārds. Pati Bībele ir kā pravietisks vārds, kas pravieto mums visu, kas mums būs, kas jau ir un kas būs viss. Un visi tie pravietojumi piepildās, pareizi, kas Bībelē ir. Pilnīgi viss piepildās. Vārīgi, tu zini, viss, kas ir pravietots Bībelē, pilnīgi nav neviena lieta, kas tu nepiepildītas. Nav neviena. Un mēs zinām, ka šis pravietiskais vārds, viņš ir, izlasīsim, lai nebūtu tā, ka es pats kaut ko izdomāju. 2. Pētera 1.19 rakstīts. Ar to mums praviešu vārds kļuvis, jo stiprs, jo darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs. Jo es domāju, ka šis Dieva vārds ir pravietis, un tas ir adresēts visiem kristiešiem, ka mums jāsaprot, ka Dieva vārds ir kā gaisma, zini, tumšajā dzīvē mūsu. Šī samaitātā tā dzīvē Dieva vārds ir kā gaisma, kas mums, viss tie pravietojumi, es domāju, ka tā ir, kā teikts, kā degoša svece, degoša lāpa. Bet lasot šos pravietojumus, mēs varam redzēt, ka ne viss tik labi būs, kā ir šeit. Jo pasauli ir samaitāta. Un šis pravietiskais vārds daudz ko saka. Un par to mēs arī šodien bišķiņ pārunāsim. Jo rakstīts par pravietisko vārdu no Bībeles pateikšu, kas ir rakstīts, lai neviens jūs nemaldina. Ne šādā, ne tādā veidā, jo priekšu jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Es domāju, tas ir runāts par antikristu. Tas ir
2. Tesaloniešiem 2:3. Pirms nāks Antikrists, kā mēs zinām, pravietots ir. Es saprotu, ka pirms nāks Antikrists, un draudze būs daudz atkritīs no Dieva daudz. Nāks liela atkrišana. Tā pravieto Bībelē. Jānāk atkrišanai. Lai neviens jūs nemaldina, ne šādā, ne tādā veidā, jo priekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Kamēr vēl nav tāda liela atkrišana visiem, tikmēr vēl Antikrists nevar nākt, iesaprot. Viņš nāks tad, ka tas nav baigi iepriecinoši, bet tā vēl vienā vietā ir par atkrišanu rakstīts apostoļu darbos 2.1 rakstīts. Šeit Pāvila apsūdz atkrišanā viņa paša radinieki jūdi, tā kā viņš mācīja nepaklausību Mūzes likumam. Rakstīts tā. Bet tie dabūjuši zināt par tevi, ka tu visus jūdus, kas dzīvo pagānu vidū, mācot atkrist no Mūzes, sacītams, lai viņi neapgraiza savus bērnus un nedzīvo pēc tēva ieržām. Nē, es domāju, ka daudz cilvēku, varbūt tā, ne tāda atkrišana, bet ka daudz cilvēku novērsīsies no dievišķās patiesības. Neticības un nepaklausības dēļ, jo cilvēki arī draudzes saistās šodien ļoti ar pasauli, saprot. Pasauli ietekmē draudzes, saprot. Finanses ietekmē viss šīs te homoseksuālis, viss viņi ietekmē draudzes, saprot. Draudzes tiek pakļaut nevis otrādāk, pasauli mainās un nāk, bet tieši otrādāk draudzes sāka pakļaujas pasaules, negrib pasaules tām lietām visādām. Es domāju, ka tā, viss tā, nepaklausība, neticība, tā, kas ir, tās dievišķās patiesības, neievērošana, nepieņemšana, tā, kā es teicu, atkrišana, tā atver ceļu Antikristam. Un tad, es domāju, ka Dievs rūpējās, lai draudzes Dievu tomēr tik saglabāta. Jo draudze īstenībā ir Dieva miesa šeit uz zemes, kā mēs zinām, Dieva miesa, un Dievs var rūpējies, lai tā miesa tik saglabāta. Bet es maz tā domāju, ka mēs tagad pasaulē vairāk un vairāk redzam pieaugušu grēcīgumu. Mums tā neliekas, ka viss grēcīgums ir pieaug, ka grēks pieaug pasaulē. Un lielākā daļa, es tāpēc domāju, ka lielākā daļa baznīca tomēr atkrīt no Dieva patiesības. Atkrīt, baznīcā sludina, spēdīs sajaucās ar pasaules, gudri ar pasaules lietām. Viņi sludina ne to, ko saka Dieva vārds, bet sajaucās ar pasaulī. Nav dzievērts, ka sludināšanas, viņi tā iedomājas, ka ir par brīvību, un tagad viss ir atļautība, un tagad viņi sajaucās, kur tā kunga garš, kur brīvība saka, un viņi sajaucās vairs nepieņem tos visus, tā kā, visus tos iedibinātos Mūzes, tos likumus, nepieņem visas tās kārtības, kas ir Bībelē rakstīts, cilvēki nepieņem, sajaucās ar pasaulību un sāk sludināt ne to Dieva vārdu patiesi un kā Dievs ir paredzējis. Novēršas no Dieva paklausības. Daudz baznīcas tāpēc domā grēko un Dieva roka ir noņemta no viņiem. Tāpēc arī cilvēki, piemēram, sludinātāji grēkot. Jūs zināt, ka arī sludinātāji grēkot. Es biju, negribās jau pārmest nevienam neko sodīt, bet man draugs, tur kāds draugs, vienkārši viņam palīdz, un tā, man tāds čomāks kāds, viņš cietumā tagad ir Rīgas centrāla cietumā, viņš arī tur pie ticības, pievērsi ticībai, un tad ietur visām mācībām, tur kapelāni, viņiem ir no baptistu tādi mācītāji, viņš ļoti grib mainīties un nāk kalpot Dievam, viņš grib pēc tā ieslodzīt. Un viņš stāstīja, ka sludinātāji sēž arī cietumā. Jā, par pedofīliju. 2 katoļu mācītāji sludinātāji par pedofīliju sēž cietumā. Jā, centrāla cietumā. Tad iedomājies, pats sludina, viņš tas stāv sludina, viņš sludina bērnu izmantošanu. Tā kā es tā saku, tāpēc arī tā, es saku, ka tas grēcīgums iet, arī baznīcā nāk iekšā šis pasaules, viss tā pasaules. Pasauli visādi grēcīgumā iet un arī pie
arī tas skar baznīcu. Es domāju, tas skar baznīcu, jo pasauli arī nāk baznīcā iekšā. Pasaules nīca. Jā, tagad cilvēki taisa tetovējumus vispār šausmīgi. Zini, kas, es jau nezinu, bija Dievs, bet pat zinādam, ka tas nav labi, tetovēt, tad vispār zilu notiekšie cilvēki. Nav ievērojuši? Vispār. Krekls nemaz nevajag. Man jau nav ko pārmēt, bet pat muļķīgi izskatās. Es saprotu, ka bišķīgi kaut pilnīgi zili. Ko? Šodien tā redzēt pilnīgi melns. Jā, bet nav smuki. Es saprotu, kaut bišķiņi varētu kādu puķīt, labi, pieņemt, bet, pat drēbs nevajag mugurā. Nevar saprast, tā vēl ausīs saliekots rīņus, un puskilometri gauls šitā, izņem ārā tas rīņus, viņš jau paliek tas ausis. Un lai viņi to ausi varētu dabūt normāli, tos viņiem nenogrūž nostāvus, es tur prasīju. Un jāsešķīt, un tur jāteic operācija. Nemaz ne, tas ausis šitā, tas ir liels kaut kādi rīņi. Man izskatās šausmīgs pocīgi izskatās. Viss šitās lietas, ko... Tas, es domāju, sātnes vienkārši šos cilvēks māna un visādi šitādas lietas. Es domāju, ka tas nav nekas foršs, un Dievam nav patīkams. Un es arī papētīju, ka vēsture, es tā lasīju un papētīju, ka arī vēsturē ir piemēri daudz, kur baznīca grēko un ka Dieva roka tiek noņemta. Un saprotiet, ja baznīca grēko valstī, kādā valstī, ir valsts, kur baznīca īpaši grēko, un Dieva roka tiek noņemta no visas valstis, saprot? Un valstī ienāk lāsta tāda, visu valsts nonāk lāsta. Un tas bija Vācijā 18. gadsimtā, kad baznīca visā Vācijā sludināja, ka vecā derība nav vajadzīga, un ka tas ir kaut kāds notikuma apraksts, un ka tas nav īsti Dieva vārds. Viņi tik jauno veco derību nomet nost, un katastrofāli viss notika katastrofa. Un tas izplatījās pie visu Eiropu. Un ziniet, kas Vācijā tad bija? Marks parādījās. Tieši tad, kad viņi sāk sludināt to, tad arī uzradās Marks un Engels Vācijā taisni. Tieši tad, kad baznīca ietekmē īstenībā visu. Arī šeit Latvijā ietekmē visu. Ja baznīca sāk sludēt kaut kāds, ka, piemēram, vecā derība nav vajadzīga un tā sāk sludēt, viss tas ietekmēs visu, ja sāks visās draudzēs to sludināt, ietekmēs visu. Ne tikai visu Latviju, arī visu Eiropu un tā tālāk. Un pēc tam es tur tālāk palasīju, ka 1910. gadā atkal otrādāk kristīgās baznīcas līderi Vācijā publicēja, ka viņa noliedz vasarsvētku draudžu kustību. Un viņi teica, ka tas ir no sātana. Viņi sāk visu to vasarsvētku, visu svētā gara izliešanos, par visu, ka tas ir viss no sātana. Nekā svētā gara darbība. Un kas atkal notika? Atkal, kas Vācijā notika? Hitlers. Tikko sāc kaut ko, baznīca sāk. Tāda novērojama, kad baznīca kaut ko sāka pretēji Dieva vārdam, svētības tiek noņemta, Dieva roka tiek noņemta un ienāk ļaunums visā valstī. Es domāju, tāpat ir Krievijā pareizticīgā baznīca, tur visāds arī tāpēc, kamēr tur būs pareizticīgā baznīca valdīt, tur kopā ar to, tikmēr tur nav tur svētības. Tur zini, ka sagrozīts daudz lietas. Par tiem pašiem melkiem, par visām tām pielūkšanām, tu jau zini, ka jā, tu jau pagājušajā stāstī. Un tā ir, tas jau viss ir seko. Tāpēc jau mēs nevaram atteikties no Dieva vārda pilnības, no patiesības. Jo tad nāks par, tad mums nebūs te šeit nekāds svēt. Ja mēs te sāksim sludināt kaut ko pašizdomāts, kaut kāds evaņģēlismu, pašizdomāts, visādas lietas mums vispār noņems Dievs savu roku no mums un vispār nebūs nekādas svētības, ne tikai mums, mēs vēl internetā vēl cilvēki. Es jau tāpēc, es tā cenšos klausīties un saprast, kas ir tiešām Dieva vārds un kas ir es jau arī visu nelieku internetā, ko saklausos. Visi nevar likt arī, visi pilnīgi ko sarunāt. Tā jau jāizšķiro, vai mēs jau teicu salīdz, bet, labāk, es domāju, jo cilvēki saklausās un vispār saka domāt, ka tā ir īstenībā. Daudz cilvēku vēl nezina arī. Kā? Tu ieslēdz, tu jau nezini, kāda, piemēram, varbūt viņš nekad nav bijis pat draudzēt cilvēks. Viņš klausīt, tas atbīd paklausīs, kur tur runā. Un tur saka, viņš domā, ka tā ir, ka tā jābūt.
Tāpēc es cenšos lasu, zinu, kā es daru, es lasu Bībeli, lasu Dievu vārdu, un klausos arī citus, tas un tādas, kam es ticu, tādas sludinātais, kas man ir kaut kāds autoritāts, es viņus mēģinu uzklausīt, ko viņi saka, arī paklausīties, ko viņi runā. Jo es jau arī neesmu tur baigais, izzinis un visu ko. Tā, lai es nekļūdītos. Jo, mēs katrs varam kaut ko kļūdīties un kaut ko. Vēlams, jau mums ir sātnes ar mums kaut kādas nepareizas domas, piespēlēt kaut ko. Bet tāpēc negribās atkrist no Dieva vārda patiesumu. Un zinu, kas šodien ir, es izlasīju, un tā es arī padomāju, ka šodien tādai atkrišanai, vārda atkrišanai, kas ir humāni. Zinu, kas ir vislielākais, kas ir vislielākais, kas veicina atkrišanu no Dieva vārda? Humānisms. Saprotiet? Jūs zināt, kas ir humānisms? Auri, tu zini? Mācīties skolā? Tas ir humānisms. Es izlasīju. Humānisms skaidro, ka ne Dievs, nekāda absolūta ideja vai substance, bet tikai pats cilvēks ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs. Nevis Dievs ir noteicējs, humānisms tāds, bet pats cilvēks viss. Viņš te nosaka visu. Visu to kārtību un visu kā te visu. Dievs te nav nekāds sakars ar Dievu. Un tas ir tas humānisms, tas ir sātana ierocis, saprotiet? Un cilvēki dzīvo tā, ka viņi domā, ka viņi paši visu nosaka. Kā te kārtība, un ka viņi pareizi domā. Viņam pirmā brīdī jau liekas, tas nav slikti. Viņam neko slikti nedomā, viņi jau labi tie cilvēki grib, bet viņi visu to bez Dieva, saprot? Bez Dieva vārda, bez Dieva ieteikumiem. Tur centrā ir nekurš katrs cilvēks, bet grēcinieks. Tas nozīmē, ka tur ir tāds ļaunuma trektors. Tā kā iedzimts grēks, jo ka bez Jēzus. Bez Dieva. Bez Dieva nosaka. Viņam slikti kā nenosaka. Tad viss valdībā tur viss viņam lēma. It kā izklausās visu labi, bet tas bez Dieva, tas zina kā. Un es arī izlasīju, ka sieviešu humānismu formē feminisms. Arī tā. Tas nav nekas cits kā zonēta atkrišanas forma. Un visus iemeslu var meklēt jau pašā šī cilvēks sākuma Ādama Ievas, kad sātens kārdināja. Ādama un Ieva atcerieties, ka sātens kārdināja pašā jau sākumā. Tas ir tas humānisms, ne? Viņš krita, ka sātens melo Ievai. Jūs atvērsiet acis un jūs būsiet kā Dievs, zinādami, kas ir labs un kas ir slikts. Ne? Un tas jau ir tas humānisms, ka cilvēks, ka tu pats visu zini, tev nevajag Dievs, tev nevajag, tu pats jau visu zini, kas ir labs. Ņem to augu, kas tad ir slikts, ēd. Zini, kā cilvēki, es jau pats zinu, ka tā ir pareizi. Ka tie homoseksuālisti precās, viss ir normāli, lai viņi precās, viss ir normāli. Dievvārds saka, nē, tas ir negantība. Tu rakstīsi Bībeli negantība, Dievvārds. Nē, viss ir normāli, cilvēki tā piedzīvības, mēs paši zinām, kas ir labs, ka viņiem ir labi, lai viņiem ir labi. Dievs saka, es radīšu vīrieti un sievieti, un lai augļoties un vairoties un pildīt. Dievs saka, un tur ir rakstīts, izlasīt 3. Mūzes 20. nodaļā. Tur ir rakstīts arī vecā derībā un arī jaunā derībā. Ir rakstīts, ka vīram nebūs gulēt ar vīrieti, kā ar sievieti, jo tā ir negantība Dieva acīs, un par to būs tas un tas un tas un tas. Tas ir pat, jo pašā sākumā jau bija pateikts tas viss. Cilvēki to neņem vērā un visu to uzskata par normu. Un vēl priecājos, ka citi tā dara, zin kā Bībelē vienā vietā te rakstīt. Vēl priecājos, ka citi to pavadina citas, tā ir sprāēdis, tas gāļi. Un ja kristieši baznīca pieņem to kā normu, saprot, sāk pieņemt. Un tāpēc tajā ir tā atkrišana no, tā ir tā atkrišana no to Dieva vārdu patiesumu. Ne jau no atkrišana tā kā pilnīgi būtu no Dieva, bet baznīca atkrīt no to Dieva vārdu patiesumu. Viņi pieņem to kā normu un saka, tas ir viss normāli. Es vēl dzirdēju, ka baznīcā vēl laulāt taisās, tos vienzimumu tos pāris. Laulā jau kaut ko? Jā, un tāpēc jau Dievs jau saka, tā nebūs, tā ir netiklīga. Tā jau mēs ar laulību pārkāpt ar visu, ko mēs darīt. Te jau darīt ar visu. Neko neievēro, dzīvo katrs kā grib.
padzīvo ar kaimiņienes, viena nedēļā kaimiņienes patīk, aiziet pēc cījā, nepatīk aiziet pēc cīts. Ja to var darīt, tad dar viss, ko tad? Tad pilnīgi visi neievēro Dievu tās noteikums, normas, kas ir Dievs. Jo Dievs jau īstenībā grib cilvēkiem labi. Tas jau nav nekas slikts, saprot? Dievs jau negrib nevienam, domā, ka tagad viņš tur ļoti slikts. Tagad Dievs tad grib ļoti cilvēkiem slikt. Viņš jau negrib slikt, viņš grib tieši otrādi, lai tas neiet vairumā, lai nevairo šis tas. Saprot, caur tām homoseksuālām attiecībām tur ir arī viss slimības visāds rodas, tur aids un kas tik nav. Viss pasauli tiek samaitāt, viss tas nav pareizi, ka viņi slimoti ir daudz ar tām slimībām. Jā, arī nenodzīvo tik ilgi. Jā. Patīks termins nāves kultūra. Viņš šausmīgi arī pervērs īstenībā tas viss. Es gribēju paskatīties internetā, kā tas izskatē. Es kā patvēru vaļā, es domāju, man likās šausmīgi pervērs. Vai vīrietis tur, vai, kā paskatās, paldies Dievu, ka man tā nav. Es tā pat pervērs ritīgi. Es pateiktu, pat dzīvnieks, kur jādara, kur jābāžas. Dzīvnieks par to nedara. Pasaka, kurš dzīvnieks tur dibens varamā bāžu otram dzīvniekam savu. Neviens suga pat, man liekas, to nedara. Pētniķis kā to darot. Jā? Es nav dzirdējis. Mans suns nekad, viņš kā gājis, tur lecināt, viņš kaut vai garām tur netrāp, bet viņš tā nekur, viņš tur nedara. Viņš meklē to īsto. Viņš pat suņus to zina. Kaķis zina, visi dzīvnieki. Cilvēks nezinu, ko viņš galīgi. Es domāju, tie gudrāki dzīvnieki, mēs Raiksmies dzīvnieki gudrāki par cilvēkiem. Gan arī dzīvnieki visi zina. Pat zirdziņš zina, gotiņi tur visi zina, bullīši, ko viņi tur leci. Viņi zina. Nu jā, bet Dievs vispār, tāpēc ja tas ir tas humānisms, kas atņem Dievam uzliktos standārts un tas morāls patiesi. Un īstenībā, un kad cilvēks uzliek pašu savus standārtus. Zini, kas ir tāds, ka cilvēki uzliek nevis Dieva standārtus, nevis Dieva pareizi, bet savus standārtus. Savu. Mēs darīsim tā, kā mēs, un mēs zinām, kā ir pareizi. Īstenībā cilvēki bez Dieva vārdu nezina. Nu, viņš zina, kas ir ar Dievu, kas lasa Bībeli, un tie zina tiem dievbību, bet kas nelasa, viņi īstenībā nezina. Varbūt, ka pat zina, negrib zināt. Ja cilvēki paši uzliek savus standārtus un nosaka paši, kas ir labs un kas ir slikts. Nav ievērojuši, ka ir cilvēki. Mums nevajag Dievu, mēs paši zinām, kas ir labs un slikts. Jā, tā 3. Mūzes 20. nodaļā mēs paši zinām, kas ir meli un kas ir patiesība, kas ir pareizi, kas nav. Nevis, ko saka Dieva vārds, bet mēs, ko sakām. Es domāju, tas ir sātana apmāns vienkārši. Kas darbojas šajā pasaulē, tas humānisms, tas ir sātana apmāns. Es tagad negribu par to humānismu, bet baigi gāri būs, bet es sapratu, ka tas humānisms, feminisms, un vēl kaut kāds, vēl bija viena forma kaut kāda. Tas arī ir lepnums īstenībā. Tas arī ir lepnums, kad cilvēks tā domā, ka viņš īstenībā tā viņa lepnība arī. Tā kā sātans ir, tā kā Dievs. Tāpēc jau kāda tas sātans kārdināja to Ievu. Tu būsi kā Dievs, tu zinās, kas ir labs un kas ir slikts. Tas jau īstenībā. Un tāpēc no paudzes cilvēkiem cilvēki sāk grib uzņemties paši savu atbildību. Saprot, visā laikā visur cilvēki grib uzņemties paši atbildību, bet īstenībā visa atbildība pieder vienīgi Dievam. Visa atbildība par mums, jo Dievs jau ir radītājs. Mēs jau esam tikai radību. Un cilvēkiem rodas lepnums, un lepnums ir pats bīstamākais, kas var ienākt mūsu dzīvēs. Vien, ka lepnums ir pats bīstamākais. Un Dievs ir tā pareizi. Dievs stājās pretī lepniem. Lepnums ir pats, es par to baidos, ka nepiezogos lepnums, ka kādreiz kaut kas notiek tāds baigi. Es vienmēr uzmanīgs, lai nepiezogos, jo grēks, tā es domāju par to atkrišanu, tā nevis tā atkrišana no Dieva vārda patiesuma. Draudzē notiek. Varbūt ne tieši būtiski atkrišana, kad tie cilvēki aizies prom no Dieva, bet atkrišana no Dieva vārda patiesība, nelikumības draudzē un grēks pārpludina visu cilvēks. Un ja es prognozēju, ka tā būs,
Mateja evaņģēlija 24:10 rakstīts. Un tad daudzi apgriecināsies, daudz kritīs apgriecībā, un viens otrs nodos, un viens otru nīdīs, un daudz viltus pravieši celsies, viņš teica, un tie daudzus pievils. Un tāpēc, kā netaisnība, tas ir ļaunprātība, ies vairumā, un mīlestība, agapta mīlestības domāts, dievišķa mīlestība, daudzos izdzisīs. Tas ļaunums ies vairumā, tā, ko es arī pravietoju. Bet paldies Dievam, ka arī teicis, tālāk ir paldies Dievam, kas ir teicis. Laurien zina, kas tālāk ir teicis. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Vismaz ir kāda cerība. Daudzos tas tā būs, bet ir jau cilvēki, kas pastāvēs līdz galam. Tāpēc mūsu tā pasaule grib ietekmēt un grib, lai mēs tur aizējām nepareizās sliedēs, bet paldies Dievam, ka mums arī Dievs teica, ka kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valsts evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Es sapratu, ka pasaules gals būs tad, kad evaņģēlijs būs pasludināts visā. Es tā sapratu, tā rakstīt. Visā zemes virsū visi zinās evaņģēliju. Tad nāks pasaules gals. Es domāju, vēl būs antikrists, viss tās atkrišana, un tas viss tas. Un tad būs sludinās evaņģēliju visās tautas, visās zemēs, visās salās, visi zinās, un tad nāks pasaules gals. Kamēr vēl tas nav, tā kā neuztrauciet, tas vēl pasaules gals nebūs. Es tev vēl nebūs. Vēl visi nav dzirdējuši evaņģēliju, es domāju, visās vietās. Lasām Romiešiem 12:2 rakstīts. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atrodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Netopiet šai laikam līdzīgi, jaunā tulkojumā netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties un atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mums ir jāatjaunojas savā prātā. Mēs nevaram līdzi sekot visam šīs pasaules tam pasaulē, ko pasaule piedāvā visas lietiņas. Nevaram skriet visu, kur piedāvā viss tas. Pareizi, Juri, kā tu domā, kā es teicu? Var visu drāstis. Tāpēc es saprotu, ka vienmēr es tā arī novērojos, ka es jau nav daudz gads ar Dievu, bet es novērojos, ka vienmēr kristīgā baznīca ir šīs pasaules ietekmē. Ziniet, kā kristīgo baznīca ietekmē arī pasauli. Bieži vien, ne jau visu, bet daudz ietekmē arī pasauli. Finansiāli. Nav jau slikti, ka tie miljonāri tur visu atbalsta, bet arī viņi arī citreiz nosaka arī to toni, kā tur viss tur draudzē, jā. Viņi savām finansēm. Un viens, es tur tā papēdu humānismu termins, sekulārisms. Tas ir uzskatu kopums, kas ir brīvs no Dieva un reliģijas. Cilvēki uzskata, ka viņiem nevajag reliģija, nevajag Dievs, ka mēs paši cilvēki paši bez Dieva mēs spējam grozīt pasauli un ietekmēt pasauli. Un es domāju, ka mums kā baznīcā mēs nedrīkstam atļaut pasauli iedzīt mūs šajā ietekmē. Bet ļaut mums, kas mums jāļauj, lai Dievs mūs veido iekšēji, pareizi? Mums jāļauj, lai Dievs veido mūs iekšējo cilvēku. Nevis, lai mūs pasauli ietekmē, bet lai Dievs mūs veido. Negribu, un patīk, man Dievs veido. Es kā dzīvoju bez Dievu, jūs nezināt, kā man pasauli ietekmē. Es jau vairs te nemaz nebūtu. Pasauli man ietekmē nenormāli aplam visu. Es domāju, ka tā ir jādzīvo, ka tā ir baigi. Ka man nācis Dievs sāk ietekmēt. Dievs veidot man iekšē cilvēku, tas ir pavisam cits. Tā ir dievišķa mīlestība pret sievu. Zini, kā ir pret sievu? Dievišķa mīlestība tev pastāst. Kad tu dzīvo bez Dieva, es dzīvoju ar sievietēm bez Dieva, tad tava mīlestība
Arvien švākāk, katru gadu viņi izplānē, kamēr vispār viņi vairs nav, un tad vispār viss izjūt. Ar kādā Dieva, tā mīlestība ir stiprāk. Un ar katru gadu ir spēcīgāk, Dievs tuvina tev, Dievs tev pavisam cits. Tev nevis paliek švākāk, bet ar katru gadu ir stiprāk tā mīlestība, dievišķa mīlestība. Es nerunāju par visām tam, par citu veidu mīlestību, bet tieši dievišķa mīlestība pret savu tuvāko tev vairāk, tu baies Dievu, tev neinteresē vairs tas cits sievietes fiziski un tā, viss tev pavisam citādāk, tas es saprotu. Kad tu bez Dieva dzīvo, tad pavisam, tā kā Aika teica, viņi nezināja, ka viņi dzīvoja pasaulē, viņi nezināja nevienu savu draugu, nevienu draugu, kas nepērkātu laulību. Nevienu, man ne? Aika. Nevienu, viņi teica, nevienu, visi paziņa, pa kluso vai kā, ka vīrs nezina, visi, pilnīgi, viņi nevienu cilvēku nepazina, viņi veikalā strādā, viņiem bija biznesi, bet pat tur veikalnieku visiem tur mīļākie, pa kluso vīrs nezina, tur pasaulē viss ir, un tas viņiem ir normas. Un Aika, viņi jau bija bez Dieva, veiros viņas domāja, man tā vajadzētu laikam. Ja visi tā dara, kāpēc es tā nevarētu, viņi arī tā sāk darīt. Un, protams, izjūt tā laulības, viņi pati sāk tā. Ar tām lietām nodarīt. Viņi domāja, visi tā dara, kāpēc es nedarīju? Zin, kas visi, un beig, bet visam ir sekas, zin, kas ir pats, ka visam ir sekas. Katrai nepareizai rīcībai ir sekas, pareizi. Jebkurā, ja tu kaut ko novērsies no Dieva vārda, kaut ko dari ne tā, kā grib Dievs, visām rīcībām ir sekas. Neievērojuši. Pamēģiniet kaut ko. Pamēģiniet. Mums jādara tā, lai pasauli neietekmē baznīcas, lai pasauli neietekmē darbu. Un ziniet, kā Bībele raksta, ka Dievs tiesās pasauli. Jesejas grāmata, Jeseja jau pravietoja 24:1. Es pateikšu, tas nav tāds baigais iebaidīšana kārt, bet Dievs tiesās pasauli. Rakstīts, pravietoja Jeseja jau 24:1. Tur rakstīts, redzi, tas kungs izposta zemi un padara to tukšu. Viņš pārvērš tās seju un izklīdina tās iedzīvotājus. Un zeme sēro un viss tajā novīs, zemes svaigst vīkst un izkalst, arī zemes augstie ir panīkuši un paguruši. Zeme iedzīvotāji negodā likte, jo tie pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus, lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Tādēļ lās grauž un māc zemi, un tās iedzīvotājiem jācieš par saviem grēkiem. Tādēļ iznīgi zemes iedzīvotāji, tik maz to ir atlicis. Jaunā tulkumā zeme aprīs lāsts un vaina tās iemītniekus. Tādēļ tie, kas uz zemes mīt, tiks izdēldēti, pāri paliks vien daži. Labāk ātrāk debesīs, kamēr pāri paliks tik daži. Ja es tā pravietoju. Es nezinu, kā jūs domājat, bet es domāju, ka viss notiks tā, kā rakstīts. Es jau nevienu neiebaida, bet ja tā ir rakstīts, tad tā būs. Bībele, es domāju, ka Bībele, ko saka, ka tā arī ir. Es domāju, ka Dieva tiesa nāks pār visu zemi. Un zini, par ko tas ir? Par ko tas ir? Dieva tiesa nāks pār visu zemi. Par 3 pārkāpumiem, ko Dieva cilvēki dara. Tas ir 5. pantā, 24. 5. pantā teikts, zeme ir iedzīvotāji negodā likta, jo tie ir pārkāpuši bauslību, pārgrozījuši likumus un lauzuši kopš mūžīgiem laikiem noslēgto derību. Pār zemi ir izvirzītas 3 apsūdzības, es saprotu, pret tās iedzīvotājiem. Pirmkārt, mēs pārkāpjam likumus, pārkāpjam, tas ir 10 baušas. Otrais, pārgrozam Dieva vārdu, Dieva principus, un ko Dievs mums ir Dievs, jo Dievs mums ir Dievs, un mums jāzina, kā jādzīvo. Ja mēs tā dzīvot tā, kā Dievs grib, tev, bet viss forši, bet mēs jau visu gribam pārgrozīt, tur rakstīts, pārgrozam Dieva vārdu, Dieva likumus, jo mēs paši zinām, kā jādzīvo, kā mēs paši zinām. Mēs paši gribam noteikt, kā jādzīvot ģimenē. Paši cilvēki nosaka, kā jādzīvot ģimenē. Nevis kā Dievs grib jādzīvot ģimenē, bet paši grib noteikt, kā ģimenē jādzīvot. Kāda vīrs, tur viss Bībelē rakstīts, kāda vīram jābūt, kādam sievai, tur viss. Ja tu nedzīvo tā, kā Dievs grib, tu nevar dabūt svētības. Un beidzamais, mēs esam lauzuši mūžīgo derību. Jo tā mūžīgā derība ir noslēgta ar Jēzus Kristu, kā mēs zinām.
Un daudz kristieši lauž šo derību. Jo mēs esam tauta, kas pārkāp un lauž šo derību. Es jau nedomāju par jums, bet ir cilvēki tiešām, kas visapkārtā ir. Par to pašu homoseksuālu sagādāt, es avārīgs arī runāju. Man pirmā brīdī likās viss pieņemams, bet es pēc tam, kā lai ir tā cilvēka pieņems, Nē, es izlasīju Bībelē, ka Dievam tā ir negatīva un ka nevar kristieši pieņemt homoseksuālu laulību. Un ka homoseksuālis pat vada mājas grupas, jūs zināt, ka mājas grupas vēl rītīgi homoseksuāli, es raudzēju, ka vada mājas grupas. Pat zinu mācīties, ka viņš ir homoseksuālis. Man jāiga. Bet tas ir pret Dieva vārds, arī tā ir. Tas ir pret Dieva kārtību. Tas ir Dievs to neakceptē, saprot, ja Dievs, mēs nevaram. Te jau mēs varam pārkāpt laulību, te jau var laulības pārkāpšanu, pārkāpēji var sludināt un vadīt draudz, pareizi, pedofīli var nākt, tas sludināt. Ja jau klopieru, ka te ļauj visu. Jā, bet pats ļoti svarīgi, es sapratu arī, ka ir divi veidi cilvēciskās attiecības, no kurām viss ir atkarīgs. Es vēl pašās beigās pastāstīšu. Viss ir atkarīgs no divu veidu cilvēciskām attiecībām. Attiecībām starp, kā mēs zinām, starp vīriem un sievām un starp bērniem un vecākiem. Ļoti svarīgs šīs attiecības, kādas viņas ir. Kāds ir Dieva nolikums, vai cilvēki šo Dieva nolikumu, šo Dieva vārdu, ko Dieva vārds saka, pilda savā ģimenē, gan pret bērniem, gan pret sievu, pret vīru un vīru pret sievu. Ja viņi grib saņemt, lai ģimeni svētīt, lai ģimeni laimīgi, lai ģimeni plaukstoši, lai ģimeni kalpot Kristum, viņam ir šie Dieva nolikumi jāievēro, es saprotu. Mums jāsaprot, kādas ir attiecības starp vīriem un sievām, piemēram. Kādas ir attiecības starp bērniem un vecākiem, ko saka Dieva vārds. Un ja mēs pārkāpjam šos nolikumus, tad mēs atveram ceļu visām nekārtībām, nelikumībām, ļaunumam. Mēs jau, kad darām tās nepareizi, mēs atveram ceļu sātanam, saprotam. Ar visām tām nelikumībām, tām, kas Dievs nav. Tos Dievs nolikumus, ka tu neievēro, ko Dievs, tad tu jau atver vārtus sātanam. Viņš ļaunums nāk cilvēku dzīvēs. Un Bībelē raksta, kāda ir Dieva dotā kārtība attiecībās starp vīru un sievu un starp bērniem un vecākiem. Un tā ir diezgan liela problēma. Ziniet, kāda ir Dieva dota kārtība? Māri zina? Kārtība. Mateja evaņģēlijā 19.3.5 rakstīts, un farizēji nāca pie viņa, pie Jēzus, to kārdinādam un sacīja viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ. Un viņš, tas Jēzus, atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīja kā vīru un sievu, un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tādēļ viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Un ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Jo mēs redzam, ka Jēzus balstās uz to rakstvietu, kas ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā. Jo 1. Mūzes grāmatā jau ir 27. nodaļa rakstīts, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc savu līdzības. Pēc Dieva tēla viņš tos radīja vīrieti un sievieti, viņš tos radīja, un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Un tātad jau gan Jēzus, gan Pāvils, arī vēlāk Pāvils pateica tos standārtus, kādi jābūt vīram un sievai. Un lai mēs būtu svētīti, mums ir tie standarti, tie nolikumi jāpilda vienkārši. Pāvils runāja par ģimeni, par vīru svēju, viņš teica, ko Pāvils teica, 1. Korintiešiem 11. nodaļā 3. pantā, viņš teica, bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Es saprotu, ka Pāvils gāja vēl tālāk nekā Jēzus. Šajā attiecības sarakstā viņš rakstīja par savstarpējām attiecībām, par savstarpējām attiecībām mūžīgai trīsvienībai. Viņš teica, tā kā no tēva uz dēlu, no dēla uz vīru un no vīra uz sievu, lai mēs sakārtojam savas attiecības. Un
nekas tur nevar īstenībā mainīties. Tas ir viss, ko Dievs ir tā iedibinājis, neko tu nevar izmainīt, saprot? Mēs cilvēki nevaram neko izmainīt, saprot? Tās ir tie Dieva standarti, saprot? Un mēs nevaram tos mainīt. Kaut vai kaut kādas iespaidā, kaut kādas kultūras vai kaut kādas zemi, kāda tautas kultūrā vai kā, ka tur savādāk. Ja. Tie ir mūžīgie un nemainīgie fakti, ko Bībele saka, mūžīgi. Jo Dieva vārds jau ir nemainīgs, pareizi? Dieva vārds ir nemainīgs. Mums ir jāatturās, pie Dieva nolikuma tā visa etalona, kad 1. Mūzes 1:26, kā jau sākumā viņš teica, Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēva un pēc mūsu līdzības, tie lai valda pār zivīm jūrām, pār putniem gaisām, pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpa zemes virsū, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc savu tēlu. Viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Vai viņš teica, lai sievieti un vīrietis valda pār zemi. Mums arī jāsaprot, kāpēc bija radīta sieviete. Zināt, kāpēc bija radīta sieviete? Ko? Ko? Zināt, kāpēc tika radīta sieviete? Ko? Nu, vienam vīrietim būtu grūti vairoties. Jā, varbūt arī. 1. Mūzes 2:28 rakstīts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, un tāpēc es darīšu palīgu, kas atbilst viņam, kas papildinātu viņu. Sakot, ka Dievs gribēja, lai kas papildina vīrieti. Un ziniet arī, ka tad tas bija tā unikāla, ka tā sieviete radās. Jūs zināt, ka unikālā faktā radās. Mums tas ir nesaprotam, es domāju, tā bija pat pirmā narkoze, ko Dievs pirmā narkoze. Jo Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga. Narkoze, aizmiga. Un viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildams vietu ar miesu, šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda pie cilvēka. Un kā to Dievs izdarīja, mēs vai grūti izdarāts noslēpums, varbūt tas pat mēs to nesapratīsim. Galvenais, ka labs iznākums. Es vienmēr zinu, kā domā, kā tu rakstīts, mums nav jāsaprot. Galvenais, kāds ir rezultāts, kāds ir iznākums tam visam. Ir arī mums jāsaprot, ka vīriešiem jāsaprot, ka vīrieši nekad sievietes nesapratīs. Sapratīt? Nav tā, ka vīrieši nekad sievietes nevar saprast. Nekad. Un es atceros, ka viens cilvēks Amerikā uzrakstīja grāmatu. Viņš uzrakstīja grāmatu. Kā bija tā, kā viņš sauc? Ko vīrietis zina par sievieti. Ko vīrietis zina par sievieti, viņš uzrakstīja tādu grāmatu. Ko vīrietis zina par sievieti. Un tie cilvēki pērk to grāmatu, vai smuku vārku, nopērk katru varētu visu tukšas lapas. Nav nekas rakstīts. Viņam bija tāda saprašana, ka vīrietis neko nezina, bet ar tie nopērk grāmatu. Un cilvēki sāk pirkt tās grāmatas kā dāvans un dāvināt, ar humoriņu. Ar ko vīrietis zina par sievieti, vai nopērk, atver tukšas lapas. Viņš neko nemānoja. Tā kā vīrietis īsti neko nezina par sievieti. Tā īstenībā tā bija. Mēs lasījām tā īstenībā, bet tas nav tāds humors, anekdoti, tas īstenībā. Tās grāmatas sāk kā suvenīri. Tā sāk dāvināt kā suvenīrs, un viss tur miljoniem tās grāmatas. Viss dāvinās. jā. Kāda bija sievietes loma? Kas zina, kāda bija sievietes loma? Ātri parunāsim, kāda bija sievietes loma? Es pat nerunāšu vispār sievietēm, bet īsti pavisam, jo man bija tas priecas domāts par sievietēm, šodien bija rieķieni tieši. Jā, tēva bija. Tēva? Es ar tēvs esmu. Es būtu zinājis, būtu par vīriešiem. Tā, kāda ir sievietes loma? Priekš kam sieviete bija radīta? Un kā Aiga teica, ka palīgs. Sieviete ir kā palīgs. Kā tas ir? Kāda ir tā atslēga? Jēga tam palīgam. Kāpēc sieviete ir varbūt par palīgam? Tur rakstīts, ko es izlasīšu, tas nav sakarā tieši par to, bet lai sievietes neaizvainotos, pamierinājumu sievietēm, es pateikšu. Es izlasīšu šitā rakstīt. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizemu.
Jēzus teica, jo es neaiziet aizstāvis, tas palīgs nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Šeit Jēzus runā par svēto garu, runā par to, ka par svēto garu kā mums palīgu viņš runā. Par svēto garu kā palīgu viņš runā. Un tātad, ja svētais gars var būt kā palīgs, viņš jau neaizvainojas, ka viņš var būt kā palīgs, pareizi. Un sievietēm ir tas pats aicinājums īstenībā. Sievietēm ir tas pats aicinājums piešķirts, tas pats, kas svētajam garam. Tā kā sievietes var būt mierīgas. Sievietes arī palīgi ir saviem vīriem, un svētais gars ir tev kā palīgs, kā aizstāvs palīgs, tā arī sievietes ir kā palīgi, pareizi, saviem vīriem. Foršies, tad kas svētais gars? Un es domāju arī, ka svētais gars nejūtās pazemots, ka viņš ir vienkārši kā palīgs. Jo Jēzus arī ir kā dēls, pareizi, kā dēls. Viņš jau nav, viņš ir vienkārši dēls, Dieva dēls. Viņš jau arī nejūtas aizvainots, ka viņš ir dēls. Un tāpēc es domāju arī, ka Jēzus, viņš ir kā Dieva, kā tēva kalps, mēs zinām, un svētais gars ir kalps tēvam un kalps dēlam, kalpu, un viņa jau nejūtas par to aizvainot. Tā kā nevajag, kad, zin, kā sievietes domā, ka viņas pateiks, ka viņas ir palīgi un ka viņas, nu tā, ģimene, ka viņas ir aizvainotas. Tas nevajag aizvainotas, tā ir pa sveitīgi, ka varbūt vīrietim pa palīgi. Bet es arī domāju, ka pie sievietes es tā domāju, ka sieviete jāizvēlās tādu vīrieti, ka tiešām viņas var justies, ka tas vīrietis ir viņas cienīgs un tā, lai nebūtu tā, ka tas vīrietis neko nevar izdarīt, un tad viss tā sieviete jādara, un tad kas tā sieviete var pa palīgi viņam, pareizi ir tāds arī. Bet, nu, tā nevajadzētu būt. Tas jau tāda reta gadījuma. Bet arī, es jau šo negribu stāstīt, ka citreiz tas baigi gari, kā tā sievietes loma, kā tur ģimenē, kā Dievs paredzējis. Bet es saprotu, ka ir atšķirīga, gan vīrietis, gan sieviete ir atšķirīga. Un nevar zināt, ka es domāju, kāda būtu dzīve, ja nebūtu šī grēkā krišana. Nevajadzētu būt problēma mums, nevajadzētu. Es domāju, ja cilvēki ievēro visu Dievu tos nolikumus, tad ģimenē nevajadzētu būt problēmas. Jo, kā mēs zinām, mums, paldies Dievam, ir Jēzus šodien, ka mēs esam atsabināti no lāsta, no bauslība, ka mēs esam atsabināti no lāsta par to Mūzes likumu pārkāpšanu, ka mēs šodien visi esam atsabināti. Jo Galaktiešiem 3.13 rakstīts, Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā jūdams pats par lāstu. Jo Jēzus ir atpircis mūs no Mūzes likuma pārkāpšanas. Un tie lāsti, es zinu, kur ir daudz pa lāstiem rakstīts? Kur ir rakstīts daudz? 5. Mūzes tur, vai ne? Tur ir daudz tie lāsti, noskaitīt kādi lāsti. Bet Jēzus mums ir atpircis no bauslības lāstiem. Paldies Dievam, ka Jēzus mums atpircis no bauslības lāstiem. Bet divas lietas, es kā skatos Bībelē, 2 lāsti pēc grēkā krišanas ir vēl līdz šai dienai. Zināt, ka 2 lāsti līdz šai dienai. Mēs iegājām, ka Dievs arī tos noņēmis. 2 lāsti līdz šai dienai. Jo sievai viņš sacīja vairodams, es vairošu tavas sāpes un tava radība mokas. Savās sāpēs tev būs bērns dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Īstenībā, tas, kad sieviete dzemdē sāpes, tas jau līdz šai dienai pareizi. Līdz šai dienai viņai ir sāpes. To viņš jau nav noņēmis, to lāstu viņš jau nav noņēmis. Un 17. pantā rakstīts, un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsi, un esi ēdis no šī koka, par kur es tev pavēlēju sacītams, tev nebūs teicis no tā, lai zeme nolādēta tevis dēļ, tev smagi būs strādāt, un būs maizi ēst visas savas mūža dienas. Smagi strādāt. Tas arī vēl nomaņēmis lāsts, ka cilvēkiem smagi strādāt. Ne? Lielākā dēļ. Tas arī joprojām vēl tas lāsts nav. Jāgaida, kad Dievs noņems. Kad mēs būsim debesīs, tajā būs noņēmis tas. Bet, es domāju, ka arī pienāks brīdis, ka arī šeit būs noņēmis tas lāsts. Mēs to nezinām, ka tas būs, bet tie lāsti vēl joprojām ir. Tas cilvēki, tas grēkā krišanas sekas, tie lāsti ir. Jā. Tā ir. Tas sāpēs būs bērns dzemdēt.
un tev būs kārot pēc savu vīru, un viņam būs valdīt pār tevi. Zinīt, ka sievietei nevar tapt grūta bez vīrieša. Tas ir tāpēc vienmēr sieviete būs atkarīga no vīrieša. Sieviete nekādīgi nevar tapt grūta bez vīrieša. Pareizi? Tāpēc viņai vienmēr būs sieviete. Es domāju, tas ir tā domāts, ka tev būs kārot pēc savu vīru, tas ir domāts, varbūt ne par seksu tā domāts, bet tas ir domāts, ka tev ir nepieciešams tas vīrietis, lai tu tos bērns varētu zemļēt. Sieviete bez vīri īstenībā nevar. Ja viņa kāro pēc bērniem, viņai var nākas gulēt ar vīrieti. Pareizi? Nē, es tikai saku, nu tā. Sievietei vajadzīgs aizstāvis, tā kā Svētais gars ir mūsu aizstāvis, tā vīrim jābūt kā aizstāvim. Patīk, ka vīrs ir aizstāvis ģimeni. Es vajag aprizēties ar ritīgiem vīriešiem, tādiem, kas tev dar. Nevajag izvēlēties pēc tam paša raudu. Izvēles kārtīgi vīrieti, ir jau daudz forši vīrieši. Kārtīgi vīri būs forši, viņš būs tos aizstāvs, padomdevējs. Arī Bībelē rakstīts, tā īsumā pateikt paši beigas. Bībelē ir rakstīts arī, kā mēs runājam, netopiet daudz par brāļu, par mācītājiem. Zinādami, ka mēs nāksim grūtā dienā, Jākab 3:1. Grūtākā tiesā. Grūtākā tiesā, jā. Nāksim grūtākā tiesā. Tātad ar tiem, kas tas sludina, kas grib mācīt cits, ir īstenībā liela atbildība. Pareizi? Aicinājums. Es saprotu, ka tam cilvēkam īstenībā, kas grib mācīt, kas ir mācīt, viņam jābūt aicinājumu no Dieva. Aicinājumu. Tu ir pareizi? Aicinājumu. Tā savādāk. Aicinājumu. Tas, ka tu semināru uzreiz, tas vēl nenozīmē, Es domāju, tāpēc nevar kļūt par mācināju, ja Dievs nav aicinājis. Es zinu, kā man ir tāda problēma, ka es nevarēju nekur atrast, man vajadzēja tā. Es pateikšu, kāpēc es nācu un sludināju. Man ir tāds raksturs, ka es nevarēju pieņemt daudzas lietas, un es tur biju, tur man tas un tas, es nevarēju nekā pieņemt visu šīs lietas. Un mēs nevarējam pieņemt to, nevar pieņemt kaut kādas lietas, tās nevar pieņemt, bet kaut kas jādara, tad mēs sākam kalpot cilvēkiem. Mēs sākam kalpot kā mājas grupas vadītāji, mēs mājas grupiņu vadījām vienkārši. Es domāju, arī mājas grupiņas vadītājs ir mācītājs pareizi. Tāds, zināmā, varbūt ne tāda, ka viņš tur lielā auditorija māca tieši tiem cilvēkiem, kas tur ir, viņš tomēr viņiem kalpo, un kaut ko viņš māca viņiem, kaut ko viņš pavērts mācīties, ja viņš mērķis var skaitās. Jā, un tā es biju tas mājas grupas vadītājs, bet es domāju, draudzīt. Un tad mums tāda maza mājas grupa ir tā kā, bišķi lielāka. Bet tas tā, kā Dievs būs lēms, tā būs. Bet viss labi, mēs iesim, es ticam, ka mēs būsim vieni no tiem, kas ies līdz galam, ka mēs pieņemsim Dievu nosacījumus, Dievu norādījumus un neizdomāsim savus noteikumus. Nesaistīsimies ar humānismu, ar feminismu, sievietes, feminisms, kad ir feminisms. Vīriešiem humānismu, sievietēm tā forma, tā feminisms, bet visi ir kopā, visi feminisms, humānisms un viss šīs lietas, tās ir Sātanam patīkams. Viņš grib, lai cilvēki paši ir kā Dievs, un lai viņi paši visu dara, lai viņi bez Dieva visu. Lai viņi neskatās, ko saka Dievs, ko saka Dieva vārds, Dieva nolikumi kādi, lai neievēro tos. Un tad nebrīnāmies, ka mūsu dzīvē nebūs svētības, nebūs nekas labs. Tāpēc mums vajag turēties un skatīties, ko saka Dieva vārds, ko saka Dievs, kādi Dieva nolikumi, un ievērot tos, un tad mums būs svētības, un mēs būs laimīgi. Mums kā ir laba ģimene, un nešķirsimies, dzīvosim, nepārkāpsim laulību, neskatīsimies uz kaimiņiem, un paskatīties jau varam papriec, bet tā. Normas tās paši zina. Mēs tas arī visu šodien, tā jau daudz laikam parunāju.